Slokā sākušies pusnodegušās nelegālās izgāstuves aizvākšanas darbi. Tikmēr Zviedrijas vides aizsardzības aģentūra atklāja, ka atkritumi, kas nelegālajā izgāstuvē nonākuši, patiesībā bija domāti kādam Latvijas uzņēmumam, stāsta Līva Rohvargere. Krietni apsvilšās atkritumu ķīpas no nelikumīgās novietnes Slokā tiek krāmētas konteineros, kuru vienu pēc otra prom aizgādā rinda smago auto. Sākotnējā apsekošana liecina, ka pārsvarā tie ir otrreizējai pārstrādei šķiroti plastmasas atkritumi. Tos vēlreiz pāršķiros, atlasot vērtīgos, ko var nodot otrreizējai pārstrādei. Viss pārējais sadalīsies divās daļās. Viena liela daļa noteikti tiks samalta no atkritumiem iegūtajā kurināmajā, kuru mēs jau arī līdz šim esam no Latvijā radītiem atkritumiem maluši un nodevuši Cemeksam, kur ražo cementu un izmanto kaut kā kurināmo. Savukārt būs kaut kāda daļa noteikti, kas nav nec dedzināmi, nec pārstrādājumi, tos tad attiecīgi noglabās poligonā kā neizmantojama frakcija. Konkursā uzvarējušajai kompānijai ir dots mēnesis, lai aptuveni 14,000 tonu atkritumu no šejienes aizvestu un 3 mēneši, lai tos pāršķirotu. Tam valsts tērēs 700 000 eiro, ko vēlāk piedzīs no teritorijas apsaimniekotāja kompānijas Prima M. Kādu kaitējumu ugunsgrēks atstājas uz vides kvalitāti, valsts vides dienests vērtēs pēc monitoringa un ūdens paraugu analīžu saņemšanas. Taču Zviedrijas vides aizsardzības aģentūras eksperts uzskata, notikušais ir ne tikai pārkāpums pret vidi, bet arī krimināls noziegums. Zviedrijas vides aizsardzības aģentūra pagājušajā piekdienā ir nodevusi šo lietu arī Zviedrijas prokuroriem un policijai. To, ko mēs varējām noskaidrot kā vides pāraudzības iestādi, mēs esam uzzinājuši. Taču ir citi nezināmie, piemēram, kāpēc šie atkritumi ir nonākuši uzglabāšanā Jūrmalā, cik daudz nācis tieši no Zviedrijas, cik un kādi uzņēmumi ir iesaistīti. Tas vairs nav tikai vides uzraudzības jautājums, tas ir nozieguma izmeklēšanas jautājums policijai gan Latvijas, gan Zviedrijas pusē. Iepriekš Žilkovskis portālam TVNet atklājis, ka atkritumiem no Zviedrijas bija jānonāk uzņēmumā Agregāre Sējas novadā, taču uzņēmuma pārstāvi noliedz, ka par šādu sūtījumu kaut ko zina. Arī kompānijā Prima M, kuras apsaimniekotajā teritorijā nelegālā uzglabāšana notikusi, Zviedru vides uzrauga teikto nevarot komentēt, jo par atkritumu vešanu no Zviedrijas neesot informēti. Līva Rohvargere, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.